Noslēdzot Latvijas avīzes žurnālistu veidoto analītisko rakstu sēriju rubrikā Apdzīvota vieta, mēs organizējam diskusiju par Latvijas mazapdzīvoto vietu attīstību un nākotnes perspektīvām. Vai tas, kad ir iespēja veidot padomus, vai tas ir attaisnojies? Vai tās iedzīvotāju konsultatīvās padomus jūsuprāt, vai tas ir reāli devis tādu iespēju piekļūt tuvāk varai un iesaistīties lēmumu pieņemšanā? Ja, ar ministru mēs sāksim. Kā tas ir jūsu skatījumā? Jūs noteikti daudz esat pa Latviju arī braukusi. Jā, daudz. Paldies jums par jautājumu. Tas viennozīmīgi ir izaicinājums vadot jebkuru pašvaldību, strādāt tā pie šāda izmēra pašvaldībām, kādas mums šobrīd ir, lai iedzīvotājus varbūt tālākajā pagasta vietā justos iekļauts un piederīgs novadam. Tas viennozīmīgi ir izaicinājums. Un jā, taisnībā, mēs ļoti daudz braukājam pa Latviju, braukājam ne tikai uz lielajiem centriem, bet braucam arī pa mazākiem pagastiem. Un, es pat arī esmu vadījusi Kuldīgas novada pašvaldību 15 gadus, gan ilgu laiku, un 2009. Gadā, kad veidojās reforma un apvienojās 14 pašvaldības, tad tas bija izaicinājums, un arī 2021. Gadā sāku Kuldīgas novadu veidot, līdz ar to sastapos ar šiem izaicinājumiem par to, lai cilvēki justos piederīgi novadam. Un es arī pat esmu daudz par to domājusi, arī esot pašvaldības amatā. Ir tā, kā jūs sakat, no vienas puses pie centralizācijas deputāti ir mazāk, it kā no izmaksas viedokļa efektīvāk, bet tajā pašā laikā no katra pagasta vairs to pārstāvi, to deputāti īsti tajā domē ievēlēt nevar. Un tad ir jautājums, ko šajā situācijā darīt. Manā ieskatā iedzīvotāju padomes un arī konsultatīvās padomes ir viens no risinājumiem. Vai tas ir pietiekams? Man šobrīd pat vēl ir grūti šo jautājumu atbildēt, jo būtībā tagad novads ir pastāvējuši 4 gadus, un paskatoties, visi novadi vispār nav izveidojuši iedzīvotāju padomes. Vienā daļā novada iedzīvotāju padomes tiks izveidots tagad reizē ar pašvaldību vēlēšanām. Tad tādu kopēju secinājumu izdarīt par to, kā viņas darbojās, vēl ir mazliet pāragri, jo citur tas ir tikai veidošanas procesā šīs padomes. Bet jebkurā gadījumā tās iedzīvotāju padomes tas nav tas pats, kas doma, kas pieņem galu lēmumus. Tas nav tas var pats. Neņemt vērā. Viņi var neņemt vērā, bet iespēja tā ir. No tāda viedokļa noteikti es aicinātu iedzīvotājus to iespēju izmantot. Un otra iespēja, kas vēl ir mūsu ministrijas pārziņā, tās ir līdzdalības budžets, kas arī palīdz iedzīvotājiem justies iekļautiem un sadzirdētiem. No šī gada līdzdalības budžets ir obligāts pašvaldībās. Tas arī tiek ieviests un noteiktā gada periodā. Jūs varbūt pastāstiet, lai cilvēki saprot, kas ir līdzdalības budžets. Jā, tas ir 0,5%. Pašvaldībā ir jāatvēl no savu budžetu. Šogad ir obligāti 0,1%, bet tas pieaugs. Katrā pašvaldībā tā summa ir savādāk. Vidēja Latvijā, man liekas, bija no galvas saukšu tos cipars kaut kur no 50 vai 70 tūkstošiem līdz 200 tūkstošiem un pāri. Rīgā, man liekas, tie bija vairāk miljoni, tas līdzdalības budžets, Rīga kā lielākā pašvaldībā. Un tad tas ir tas, ko pašvaldība atvēl, kur iedzīvotājiem pēc viņu iniciatīvas iedzīvotāji var nākt ar projektiem, un pēc tam jau par šiem projektiem balsot un paši izvēlēties, kurš tad ir vajadzīgākais. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, tas pirmajā mirklī šķiet, ka tajā pilsētā, kur vairāk iedzīvotāji, ka tās apbalsos un tad tās projekts atbalstīs. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd Jēkabpils novadā un Olainas novadā, kur jau tas ir noticis un ir bijušas balsošanas, un šai balsošanai mēs kā varam ministri esam izveidojuši tādu, Geolatvija portālā var balsot, ir balsošanas sistēma, nav pašvaldībai tas jādara, tur arī var iesniegt projektus.
Un tās padomas arī var iesniegt projektus. Padomas var iesniegt projektus, bet var ne tikai padomas, var dažādas organizācijas, var iedzīvotāju grupas iesniegt. Un tālāk balsojumu mēs, paskatoties Olainas piemēru, tur ļoti daudz cilvēku bija balsojuši. Tiešām daudz. Un tie vairāk sabalsotie projekti nebūtu nav tie, kas ir centrā. Kārsavā ir padoma, aktīva padoma, bet tur ir ļoti aktīva biedrība. Sedā, es pat nepajautāju, bet tur ir biedrība. Sēdi, kā zināms, ir mazpilsēta Valmieras novadā. Un tad es uzdod jautājumu, vai par ko šķirās padoma no biedrības, vai to padomu vispār vajag, jo biedrība faktiski var izvirzīt tāds pašus priekšlikumus, tāds pašus plāniņus realizēt. Un Sedā, piemēram, ļoti aktīva biedrība ir un gadiem jau strādā. Un tā pilsētiņa nav bagāta, bet tie projektiņi tur sākot ar soliņiem, beidzot ar pagalmu sakārtošanu un vēl kaut ko diezgan aktīvi. Vai obligāti jāspiež tam padomu? Bet varbūt cits jautājums, vai tās padomas nevajag nostiprināt, jo mēs redzam, ir dažādas pieejas domēm. Mums ir likumā. Bet vai nevajag nostiprināt tās pozīcijas? Likumā ir noteikts padoms, līdz ar to arī tas ir, kāpēc pašvaldības tās veido. Bet jums ir taisnība, ja ir aktīva biedrība, viņi lielā mērā var izdarīt to pašu, ko dara padoma. Tā ir. Tāpēc arī, kā mēs redzam, ne visās pašvaldībās tās padomas tik aktīvi veidojās. Daudz, kur tas ir procesā. Piemēram, man šķiet Tallas novadā tikko bija izsludināta pieteikšanās uz iedzīvotāju padomēm. Bija pagastī, kur arī nebūtu nepieteicās, tie iedzīvotāji nebija tik aktīvi. Tā, tas ir atvērts jautājums. Likumā šī iespēja ir iedota, bet ir, protams, iedzīvotājiem arī citi veidi, kā darboties. Vispār šajā vēlēšanu laikā diezgan daudz padomas var ietekmēt, par ko balsot. Un viens no tādiem piemēriem, es zinu vairākas padomas, kur aicina kandidātus un uz tādu riktīgu nopratināšanu. Ja? Ļoti labi darbojas Vecbebros padomu, Sarmīta Plūma vada. Te, ka es pieminēju tikai Sērenu, kolēģis laikam bija rakstījis pirms tā padoma tika izveidota, ka tā ir viena no tādiem spilgtiem piemēriem, ko viņa aicina. Un es domāju, ka visā Latvijā ir tādas padomas, kur var ietekmēt vēlēšanu rezultātu vienkārši. Labi jums. Jā, es daudz kam piekrītu tas, kas ir pateikts, bet man liekas, viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Vai ir tie aktīvie cilvēki, kas ir gatavi uzņemties, jo tā, protams, ir, lai izbīdītu jebkuru projektu iniciatīvu, vajag būt kādam, kas to velk. Un tas, ko es esmu novērojis, es tagad jau arī 4 gadus gandrīz esmu deputāts Salaspilī, un man arī likās, cik es nāku no privātā biznesa, kad vajag tikai rakt un viss notiksies, kā Eģis Sliepiņš teica, ja. Un tu saproti, un es organizēju tās tikšanās ar daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem un sapulces, un lai viņus mudinātu pieteikties šim te pašvaldības instrumentiem uz kaut kādām atbalsta programmām. Un man bija tāds pārsteigums, ka ir veselas mājas ar 60 un vairāk iedzīvotājiem, kur es nevaru dabūt pat nevienu. Viņi pat, es esmu atdabūjis līdz tai sapulcei. Bet nav neviens, kas ir gatavs man iedot savus kontaktus, lai viņš uzņemtos būt par to koordinātoru, ar kuriem vismaz caur kuru es varēšu ar tiem iedzīvotājiem sazināties, lai novadītu viņiem informāciju. Jo mājas vecākais pat nav, jo visi baidās kā velns no krusta, no tā, ka viņam tagad uzkraus viss šitās te nelaimes, kas ir ar tām daudzdzīvokļu mājām, ar nesakārtotajiem pagalmiem. Un, ja jautā, kāpēc tas tā ir noticis, tad man atbilde ir, tā pārmērīgā birokrātija, kas mums ir, viņi nokauj cilvēkos iniciatīvu. Faktiski tie, kas arī uzņemās, kam liekas, labi, es uzņemšos, darīšu, bet mums ir ļoti, mēs centīgi Latvijā cenšamies skatīties, lai katra kapeika, jeb santīms, jeb tagad cents, netiek nozagts no nodokļu maksātāja naudas. Un šī kontrolējošā funkcija paņem tādu administratīvo resursu un no tiem, kas tos projektus iesniedz, tur ir tādas, un faktiski tā administrēšana bieži vien ir tik smagnēja, ka tie cilvēki vienkārši atmetam ar roku un saka, mēs labāk tāpatās, mēs sanāksim kopā, uztaisīsim talku, mums neko nevajag. Bet šobrīd valdībā ir šī cīņa pret birokrātiju. Sakiet, ministrs kundze, vai šajā jomā arī tiek vērtēts tas iespēja atslogot? Pilnīgi visās jomās tiek vērtēts, protams, viennozīmīgi. Bet es mazliet gribēju, klausoties par tām padomēm, vēl varbūt, papildināt.
arī, ko mēs tagad šodien dzirdējām, īstenībā mēs mācāmies. Tas secinājums ir tāds, ka tās iedzīvotāju padomas jau likumā tik noteikts, tikai, var teikt, šajā sasaukumā. Un īstenībā mums varamam likums uzliek ik pēc 4 gadiem izvērtēt, kādi reformas rezultāti. Pirmais vērtējums bija 22. gadā, un tagad nākamais ir plānots 26. gadā. Būtībā mēs sāksim uzreiz pēc pašvaldību vēlēšanām. Un tad vērtējot, kā tad tajā reformā ir veicies, mēs noteikti paskatīsimies arī uz tām padomēm. Un tas, kas šeit izskanēja, ka jā, iespējams, likumā tas ir jānosaka savādāk. Tagad mums būs uzkrāta pieredze, mēs redzēsim, ko saka pilsoniskā sabiedrība, ko saka pašvaldības, ko pašiedzīvotāju padomas. Mums atkal ir jāskatās, kur iedzīvotāju padomas ir tajā kopbildē kompleksi, jo kopienu līderiem, aktīvajiem cilvēkiem, viņiem ir arī ciemos tā daudzdzīvokļu māja, par kuru jārūpējās siltināšana un citas lietas. Viņiem ir iedzīvotāju padome, kurā viņiem ir šobrīd pat, piemēram, protokolu paraugi jādomā savstarpēji. Mācās, runās, paši mēģina atrast kādā veidā. Viņiem ir līdzdalības budžets, kur jau iepriekš arī dažas pašvaldības piešķīra budžetu pagastiem. Tagad vairs nepiešķir, tagad pašiem iedzīvotājiem ir jāzīmē, jādizainē, jānoskaidro teritorija, jāiemācās portālā, kā rīkoties, ko darīt. Arī tas viņiem ir jāorganizē. Viņiem vēl projām ir jāorganizē sporta pasākumi, kultūras pasākumi. Viņiem ir jārisina iekšējie konflikti, viņiem ir jāmācās un jāaug, jāpiedalās semināros, lai viņi zinātu, kas ir līdzdalības budžets, kas ir iedzīvotāju padome, tas sloks, kas ir tiem dažiem aktīvistiem, kas dabiski notiek, līdz ko tu sāc mobilizēt cilvēkus, tā kā cilvēki sāk paļauties, uzticēties un nāk pienākumi klāt, un tas, ko mēs ļoti jūtam kopienās, trūkst vēl pasākumiem arī daudzkārt, piemēram, ir paši iedzīvotāji sanāk uzņēmēji ziedo un pārējais, lai nodrošinātu tos kultūras pasākumus, to vietējo ikdienu un dzīvi, bet tas, kas trūkst, lai tām spēja būtu uzņemties pienākumus, kas bieži vien arī mājas prasās jurista zināšanas, vēl kaut kādas pārējās. Tā izvēle īpašumu iegādē laukos nav liela, viņiem ir speciāli arī karta uztaisīta, ka ir tādi diezgan daudz īpašumu, kur cilvēki nopērk, investē naudu, bet viņi neko tur nedara, viņiem stāv tas īpašums. Un tas arī bremzē to teritoriju, to mazo pagastu attīstību. Un tas mans jautājums ir, kā jūs domājat, vai šīs lietas, ko tas vides risinājuma institūts ir izpētījis, kas ir nepieciešams, vai tādā politiskā līmenī vispār ir iespējams to risināt, lai piesaistītu jaunās ģimenes laukos? Tas, ko es sadzirdēju, viena no lietām bija tieši internets un iespējas strādāt attālākās vietās. Kredīti, ko cilvēki grib un kur ir noteikumi daudz. Viņš saka stingrāk, viņš pats gribēja ņemt kredītu, Rēzeknē gribēja pirkt Rēzekni, viņš no turienes apkaimes to īpašumu, bet tie noteikumi ir tādi, ka viņš labāk izvēlējās pierīgu, Tas ir viens kredīta jautājums, un tas jau nav, to nevar atrisināt pašvaldības, tas ir politiskā līmenī jārisina. Jā, kreditēšanas jautājums ir viennozīmīgi, tas ir banku jautājums, bet tas mazliet ir vairāk ekonomikas ministrijas tādā pārziņā. Es zinu, ka viņi strādā šajā virzienā īpaši pie īres mājokļu būvniecības, kur arī caur Altumu vairāk, ja lielāks atbalsts tiek sniegts tiem reģioniem, kas ir tālāk no Rīgas. Bet runājot par internetu pieejamību un elektrības pieejamību, lai tu varētu, būt saziņā ar savu darba vietu vai strādāt attālināti, ja tas nav iespējams mājās vai ja mājās nav iespējams saņemt pakalpojumus, tad tas, kas ir varam ministrijas pārziņā un atbildībā, tas ir mēs veidojam un atbalstam valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi visā Latvijā. Mums ir plānots, ka šādiem centriem vajadzētu būt pār par 500. Tas ir būtībā katrā pagastā. Šobrīd šādi Latvijā ir izveidoti pār par 200, man liekas, ka 213. Šogad ir plānoti vēl pār par 90, kopā tad būs jau kaut kur 300. Un šajos vienotajos klientu apkalpošanas centros tad ir gan interneta pieslēgums, gan iespējas saņemt pašvaldību pakalpojums, valsts pakalpojums, sazināties ar dažādām iestādēm, un tas ir tieši domāts, principā, jebkuram. Gan cilvēkam, ja viņam nav iespēju to izdarīt mājās, ir daudz cilvēku arī, kur nav digitāli, kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai viņi
spētu mūsu tomēr ļoti digitālajā laikmetā orientēties un savus pakalpojumus iespējamos saņemt. Tā kā, tas ir viens no risinājumiem, kurus šos centrus veido pašvaldība, bet mēs no varam puses to finansiāli atbalstam. Un mums šķiet ļoti simpātiski, ja šie centri tiek veidot nevis pagastu pārvaldēs, bet bibliotekās, kas tad zināmā mērā kļūst arī par tādiem kā kopienu centriem nosacīt vietējiem, kur arī pulcējās iedzīvotāji. Tas ir, kur šīs bibliotekas saglabā? Bibliotekas kā reiz ir tās, kuras saglabāja. Mēs šeit ļoti daudz vietu bibliotekas ir tas, var teikt, beidzamais. Tad tas tiek organizēts kādā savādākā veidā, tad mobilā veidā tiek aizbraukts pie cilvēkiem, ja tur ir tas apmeklējums ļoti, ļoti mazs. Bet būtībā, ja mēs runājam par pagastu pārvalžu apvienošanu, kas patiešām notiek, un tās tiek veidotas vairākas uz vienu pagastu, tad kā reiz bibliotekas ir tās, kuras tais pagastos maksimāli tiek saglabātas. Tāpēc arī mūsu tas tāds ieteikums pašvaldībām ir vairāk arī šos centrus veidot bibliotekās, tur, kur pašvaldībās vēl tie nav un kas ir procesā. Bet tas, man liekas, vairāk tādiem cilvēkiem cienījumā vecumā. Dažādi. Ka jauniem cilvēkiem gribās, lai viņiem internetu pieslēgums ir tāds, ka viņi var no mājas strādāt, lai viņi ir mobili šajā ziņā, ka viņi diezin vai tur staigās uz to centru. Kurā pagastā nav internets? Mums bija diskusija par šo. Viens ir iekšēji, tad, kad mēs skatījāmies karti dažādiem nodrošinātājiem, mēs sasmējāmies tieši nedēļu pirms tam. Daļai kopienu pazuda arī elektrība. Viņi teica, jā, internets ir, bet elektrības nav. Un tad, ja tev ir tiešsaistes pasākums, kas ir 2,5 stundas, tu vari tā kā telefonā internetu noķert mobilos tīklus, bet tev izlādējies telefons, tu nevari uzlādēt. Un internetā jautājums ir kvalitāte. Jā, lai varētu strādāt, ja mēs runājam nevis paskatīties un tā kā atvērt e-pastu kaut kādā brīdī, lai mēs varētu vienalga, vai tā ir, projektēšana vai tiešsaistes tikšanās, kas ir regulāri vai pārējais, ir konkrētam datu apjomam jābūt, kas ir lejuplādēti un augšuplādēti. Un tas ir ļoti vārīgs daudzās vietās, atkarīgs no daudziem apstākļiem. Un mēs, piemēram, organizējot savus lielos pasākumus, arī kopienu parlamentus rakstam uz pakalpojumu sniedzējiem. Viņi mums uzliek papildu torņa padevi uz mūsu pasākumu. Smieklīgi liekas, bet lai 150 cilvēki, kuri ierodas ar saviem telefoniem mēs varētu nodrošināt tiešraidi. Citreiz pat, ja mums ir šādā piemēram, formā, kā mēs te 7, lai mēs zinātu, ka mēs no tās lauku vietas varam nodrošināt, mums ir īpaši jāpieprasa lielāka palaide, jo ikdienā tas tāds darba videi. Internets vēl joprojām nav, un tas ir līdzīgi gadījumi, kā sabiedriskais transports vai citas lietas, kas uz papīra, tā kā teorētiski, tā kā ja mēs luksuforu principā mēram, tad ir. Ja mēs domājam par kvalitāti arī pakalpojumiem, līdzīgi mēs varam aizbraukt, mums tā kā it kā mēs varam pasaukt uz savu pagastu, vienalga sociālo dienestu vai pārējo, tā kā tehniski ir. Bet praksē tas bieži vien tā nenotiek un nav pieejams. Es te gribēju atvainojos, Mārta diezgan pesimists to sarunu sāka, bet es negribētu tā viņai gluži piekrist, Latvijas bagātība ir tieši tā daudzveidība, un cienā nav vietas, kuras Latvijā neesmu izbraukājis kā žurnālists, un es gribu teikt, ka runāt par to pašu internetu, mēs nekad nenodrošināsim jebkurā apdzīvotā vietā tādu kvalitāti, kā ir Rīgas centrā. Es arī gribētu piekrist tam, ka nav tik slikti mums, kā mēs mēģinām iztēloties caur drūmām tādām visādiem piemēriem. Tur bieži vien tie ir patiešām 0,cik%, bet viena lieta gan ir, ka tas ceļu stāvoklis Latvijā ir it īpaši tie, kas nav galvenie ceļi, bet vietējās nozīmes, tur varētu vēlēties daudz labāk. Bet kāpēc tas tā ir? Mums joprojām ir ilūzijas, ka mums vajag, mēs esam unikāli, un mums, protams, tas nekas, kā attīstītajās valstīs nav skolas ar 11 bērniem, vai tur, un arī sabiedriskais transports kursē tikai tur, kur ir tie pasažieri. Es domāju, ka mums vairāk ir cilvēkiem jāstāst par piemēriem, kādās pašās labklājības zemēs, kur ienākums uz iedzīvotāju ir augstāks nekā Latvijā, ka viņi tomēr rēķina un neatļaujās tā rīkoties ar nodokļu maksātāju naudu, jo šobrīd mums it kā ir bezmaksas izglītība, bet līdz galam tāpatās nav. Tas pats ir ar veselības aprūpi, un visbēdīgākais, protams, ir ar ceļiem.
Un, ja mēs gribam tur kaut ko mainīt, mums ir jāsāk tomēr domāt, kā mēs varam šo te mazināt. Piemēram, 10 gadus atpakaļ, kad es pirmos veicu pētījumus par sabiedrisko transportu, es analizēju ārvalstu pieredzi. Un tur Kanādā, ASV, Lielbritānijā pat kopbraukšanas tradīcijas, kopā braukšanas, lai skolnieki nokļūtu uz skolu, ļoti tika popularizēts, un tās bija pašsaprotams no tālākām apkaimēm, ka viņi tur mainās kuru nedēļu vai dienu, vai kurš vecāks tos bērnus apkaims. Un tad, kad es par šo stāstu kaut kādā pagastā, viņi smējās, nē, mums vajag autobusu, mums vienmēr bija autobus. Tas, ka tu jau autobusai 2-3 pasažieri, un cik tas izmaksā, tas nevienu vispār neinteresē. Jo cilvēki nesaprot, ka tā ir viņu nauda, nodokļu maksātāja nauda. Jo projām liekas tas uzskats, ka tā ir kaut kāda mistiska nauda, kas nāk no centra un ir jābūt. Ja? Bet tagad jau mēs nonākam situācijās, ka cilvēki jau saprot to realitāti, ka tā skola vairs nebūs, jo bērnu mums pietiek tikai 130 vidusskolām Latvijā. Nu, nav objektīvi vairāk bērnu, un bērnu kļūs vēl mazāk. Un šo realitāti ir jāpieņem, tā tad ir jāpaļaujās uz kaut kādiem alternatīviem risinājumiem, kā tos bērnus aizgādāt līdz tam novada centram. Un šīs WhatsApp grupas, aplikācijas, kas tagad kļūst aizvien populārākas, ka vecāki ir sapratuši, ka savādāk nevarēs, un tad tur viņi organizējās, un beidzot tā kopā braukšana pie mums arī kļūst populāra. Un arī par citām lietām. Nu, tās ir lietas, kas tur jau sen tiek izmantotas. Nebija vēl WhatsApps, kad viņi jau to izmantoja. Un mums tas tikai ir bērnu autiņos. Un mums ir jāsaprot, un es arī par to bibliotēku. Toreiz, kad Nacionālā bibliotēka tapa, paralēli bija projekts Gaismas tīkls, kas nodrošināja internetu pieejamību vismaz bibliotēkā katrā Latvijas pagastā. Un tas nu gan ir izdarīts. Un tur nu ir. Nu, ja tu gribi kaut kur mežā sēdēt un nodarboties ar kaut kādu IT pakalpojumiem, ja, nu, tad tā ir tava izvēle, tev jāsaprot, nu, ka tad tev pašam par to būs jāmaksā. Jo īstenībā arī tas dzīvot laukos, svaigā gaisā pie dabas un nodarboties ar to, kas tev sirdī tuvāks, nu, tā ir tāda īstenībā greznība. Privilēģija, par ko tad arī, es saprotu, ka ir ilūzijas, ka par to būtu jāmaksā citiem nodokļu maksātājiem, ja? Bet tā gluži nav, jo, ja mēs paskatāmies, kas tad ir tie lielākie nodokļu maksātāji, pašvaldībās 78% no ienākumu nodokļu iedzīvotāji, ja tad tas saņem, tas ir galvenais ienākuma avots pašvaldībās. Jā. Mazās skolās, zināšana līmenis nav tik augsts kā vidusskolās. Un tas, manuprāt, bez kādiem īpašiem pētījumiem, tagad mēs redzam Latvijas televīzija arī tur tos eksāmenus noliktos, tos procentus rāda, ja? Un, piemēram, prējiem vispār zem 10% nav nevienā skolā bijis tāds slikts rezultāts. Jautājums ir, vai vispār kāds papētīs to, kā tie bērni no tām mazām skolām, kuri ir tajās lielajās skolās ievadīti, ja, kā viņi tur jūtās, vai viņiem sekmes uzlabojas, vai viņi psihoemocionāli nav pagrimuši tur tajā no tās lauku vidas ienākot tajā lielajā skolā, vai kādu tas vispār interesē? Protams, tas ir papētīts, un ir OECD pētījumi, kas kaut kādu kopējo temperatūru rāda, un, protams, tā ir, ka lielākā skolā, arī lielās skolas ir ļoti dažādas, un mazās skolas ir ļoti dažādas. Mums patīk izraut vienu piemēru, un tagad to vicināt, un ka tā ir visur. Bet man tie piemēri ir bijuši tik interesanti, kad vidusskolas direktori, kas cīnās par tās savas vidusskolas saglabāšanu, bet, protams, savus bērnus viņi laiž uz skolu, kur brauc viņu stundu, un viņas bērni tur nemācās tajā vidusskolā. Tā kā tā ir normāla lieta, jo viņai svarīga tā izglītības kvalitāte. Tas ir slikti, ļoti slikts piemērs. Bet tādi piemēri ir, un tāpatās mēs zinām, ka saglabā pie novada centra to mazo skoliņu, lai tur būtu, tas arī var būt pamatot, jo mums šī problēma ir ar bērniem, kam ir visādas vajadzības, īpašās diagnozes, tur kaut kādas papildus darbs ar viņiem, tad to vienu skolu atstāja tur, kur ved tos bērnus, kas pilsētas skolā, kā saka, viņiem nevar veltīt tik daudz uzmanības vai vispār
lai viņi tur nokļūtu kā daudz vecāki arī no nelabvēlīgām ģimenēm. Viņi pasaka, ja man autobuss nebrauks pakaļ uz mājām tiem bērniem, tad viņš vispār uz to skolu neies. Ja? Bet tas ir arguments, kāpēc vajag skolēnu autobusam braukt uz mājām pakaļ bērniem. Ja? Bet tas jau ir cits jautājums, tas ir bāriņtiesas jautājums, kā strādāt ar tiem vecākiem, ar tām ģimenēm. Bet paralēli, kamēr mēs ar šo visu ņemamies, ja, mums hroniski pietrūks naudas, lai tos ceļus saremontētu. Jo mums vajag uzturēt skolas, kur bērns izmaksā 10 000 eiro gadā. Tas nekas, ka tur ir 11 bērni tanī skolā. Un izglītības līmenis ir... Es varbūt te ielacot, tikai, tas man liekas, kas te ir atslēgas vārds, un es arī jau vairāk kā 10 gadus strādāju, mēs tādām lauka attīstības organizācijām, citām, daudz arī Skandināvijā skatāmies, kur ir daudz labo piemēru, un te ir atslēgas vārds konkrētā teritorijā bāzēta politika vai politikas veidošana, kas nozīmē, mēs varam izstrādāt, aprēķināt, pētīt, bet tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu slēgt skolu vai neslēgt, būvēt ceļu vai nebūvēt, mums ir jāskatās, kas ir konkrētās teritorijas konteksts, kas ir konkrētās teritorijas vajadzības, un tas, ko man prieks, ka varams ir sācis pat aktīvāk iesaistīties un īstenot iniciatīvu par rural proofing, jeb šo lauku filtru, kas ir tā pieeja, kā piemēram Somi strādā jau gadu desmitiem, kompleksi skatās uz to teritoriju, un jūs minējāt par temperatūru, tad, man liekas, mēs varam analogi saka, vai nevienmēr vidējā temperatūra slimnīcā, tā kā tas neko nedod. Ja mēs skatāmies vidējo IKP Latvijā, pat novadu līmenī, izskatās daudz viet labi, ja mēs novadu saskaldītu un skatītos, kas ir novada centrā un attālās teritorijās, tad mēs iegūtu to pašu. Un tad mēs varam arī teikt, ka slimnīcā nevajag intensīvo terapiju, jo tas ir šausmīgi dārgi. Intensīvā terapija ir mežonīgi dārga. Tad tā kā vidējā temperatūra ir ok. Un tāda pati, ja mēs analogi skatāmies uz lauka teritorijām, tas daudzkārt ir dārgāk varbūt, bet to var atrisināt kompleksi skatoties uz teritoriju, un Skandināvijā to dara, Somijā to dara, Zviedrijā to dara. Viņi pieņem risinājumus un, piemēram, rada tehniski iespēju. Daudz piemēru par to pašu transportu runājot. Jau sen Latvijā ir, piemēram, izbijuši šoferi, kas pārņem dabiski, ja viņi ir vadājuši pa novadu iedzīvotājus, viņi dabiski jau visi viņu zina, cilvēki zvanā, tu tagad pensijā vari mani aizvest, viņi to funkciju pildīja neformāli daudz viet Latvijā, ne pirms vēl WhatsAppiem. Un tad kāds uzķer, kāds nodod un saka, tagad tu esi pasažieru pārvadātājs, transporta līdzekļu reģistrācija, tev tur viss pārējais, un mēs paši tās iniciatīvas, kas daudz viet strādā oficiāli, šobrīd arī mums ir sociālā klimata plāns, ko organizē KEMS, mums ir satiksmes ministrija, kas savukārt mēģina transportu pēc pieprasījuma no savām transporta pamatnostādnēm, mums ir varams, kas savukārt saistībā ar novadu sasniegšanu, un katram ir citas vajadzības, katram ir cits konteksts, cits budžets, un kādā uz to skatīties, un tad, kad mēs mēģinājām arī, tā kā vienkārši sakot, izdrošināt un saprast, jo mums cilvēki un kopienas saka, klau, mēs esam gatavi uzņemties, mēs esam gatavi darīt, ļaujiet juridiski to darīt, lai to izbijušo šoferi neiesloga vai viņam neliek sodus maksāt. Un tā pieeja, ko es minēju, tā lauku filtra pieeja ir tieši tā, ka mēs paskatāmies uz esošajām nozaru politikām, uz esošo finansējumu, piemēram, kreditēšana mājokļu, un paskatāmies lauku teritorijas unikalitāti. Vai tas, ka mēs izveidosim vienalga Altumā vai bankās programmu, ir dažādas vajadzības, dažādas pieejas un visticamāk dažādi nosacījumi Salaspilī vai, piemēram, Baltinavai.